Sveiciens skatītājiem! Sveiks, Kārli! Sveiks, Jāni! Sveiciens, sveiciens! Sveiki, Jāņi! Nu ko, Spēka spektrs atkal jūsu ekrānos. Šodien pie mums viesos Kārlis Vanaks, viens no Spēka spektrs komandas locekļiem. Nemainīgi runāsim par svarīgāko, par gatavību, par spēku un par attīstību. Kārli, pirmais jautājums. Gatavība ir viens no mūsu principā tādiem pamatvirzieniem. Varbūt pastāstīja, kas bija pēdējā situācija vai pēdējais atgadījums, kur dēļ tavas nesagatavotības tas iznākums varbūt nebija tas labākais. Kur tas nospēlēja tev par sliktu? Pēdējais tāds izteiktākais bija pāris gadus atpakaļ, kad mēs ar sievu bijām Kiprā, aizbraukuši atpūsties. Un tad mēs aizbraucām, ja es nemaldos, tas bija Ajanapā. Tur jūrā ir iekšā muzejs, kur ir zemūdens statujas. Tā kā baigi forša lieta, būtu forši aiziet apskatīties. Mums bija snorkelēšanas maskas, visi peldēsim. Reiz mums tālumā bojas, pat nebija ļoti tālu jāpeld, nepilni 100 metri, varbūt pat mazāk. Jāpeld, peldam, jūtu, tāds nogurums sāk panākt, domāju, pieturēšos pie bojas, aizpeldu pie tās bojas, bet bojas tādas slidene, pie viņas baigi pieturēties, nevar atpūsties. Es saprotu, ir baigie, rupi sakot, sūdi. Tā kā ir jāpeld malā, un es pat vēl neesmu tajā muzejā ticis iekšā. Sāku kulties sānu līdz krastam, izkūlos krastā, sapratu, ka laikam to muzeju netikšu apskatīties. Un tad es sapratu, ka ir lietas reāli, pie sevis piefiksēju, ka peldēt prasme nav man pietiekuši laba, un kad neesmu gatavs tam, it kā es gribētu aiziet atpūsties, pabaudīt to skatu, redzēt, kas tajā muzejā ir, bet neesmu tam gatavs. Un tad es sapratu, ka tas ir jāatrisina, jāmaina. Katrā ziņā cilvēkam vajadzētu būt diezgan paškritiskam, vai ne? Novērtējot savas spējas, gan peldēt, gan, skriet un darīt kaut kādas citas lietas, kamēr nav par vēlu, vai ne? Tieši tā. Un vai tu kaut ko dari šobrīd peldēt prasmes uzlabošanas labā? Jā, mēs pēc tā notikuma, es sapratu, ka es šitā negribu, ka reāli tā ir prasme, kur es gribētu apgūt, un ka var gadīties situācijas, kad arī tas var letāli beigties, kad reāli tas ir vienkārši nepieciešamība. Slīgs daudz Pirmā nepieciešamība reāli, ka tas vienkārši ir jādara, ka man ir jāvar peldēt. Gribu vai negribu, bet es varu nonākt situācijā, kad ir jāvar peldēt. Un tad mēs gājām uz baseinu. Es vēl projām nevaru teikt, ka es labi peldu, jo man tas kritērijs arī ir tā, ka man cilvēki prasa, tu māki peldēt. Es saku, ka nē. Es varu nopeldēt pāris baseinus, es zinu tehniku, kā peldēt, bet priekš mans ir labi mācēt peldēt. Tad, ja tu vari vismaz stundu no vietas atrasties virs ūdens un turpināt kustēties uz priekšu. Tev nav jāpeld ātri, nav svarīgs ātrums, bet tu vienkārši vari veikt kustību uz priekšu. Tas tā kā, ja mani iemet no laivas iekšā ūdenī, kas var stundu no vietas kustēties kaut kādā virzienā uz priekšu. Ka tā ir mācēšana tā kā peldēt. Kad es jūtos droši virs tā ūdens ideālā gadījumā, kad es varu, nebeidzami turēties virs ūdens. Bet tu pats sev to esi noteicis, vai tu kādā literatūrā esi lasījis, ka tas ir tavs prāts? Es pats sev to noteicu, jā. Es pats nonācu pie tāda lēmuma, jo no tāda tā kā loģiska secinājuma, ka reāli, tas ir tas, kā es to gribētu un kā es uzskatu, ka tas ir droši. Un ka mācēt, tas ir tā kā droši prast, ka tas ir kaut kāds rādītājs. Jo, piemēram, es analizēju nopeldēt 200 metrus noteiktā ātrumā, vai kas ir tieši prast. Jo es arī varu pateikt, es māku peldēt, jo es varu nopeldēt 2 baseinus mierīgi. Ja es nepeldu ar galvu zem ūdens, es varu iespējams vairāk nopeldēt, bet kaut kādā brīdī es nogurstu. Un vai tas tiešām ir to, ko mācēt, paskatoties citiem cilvēkiem, uz to pašu baseinu ejot, kad es redzu, ka tur sievietes, dūšīgas sievietes gados pie 60 gadiem mierīgi peld stundu no vietas. Jā. Un tad es tāds, ok, es nevaru teikt, ka es māku peldēt, jo kas tad ir tas? Ok, varbūt, Kārli, burtiski pāris vārdos, kas priekš tevis ir gatavība? Es varētu teikt, ka tā ir tā kā spēja apzināties savas prasmes un spējas un būt gatavam viņas pielietot spraigākos, vai arī varētu teikt, stresa apstākļos. Tā manā skatījumā ir gatavība. Okay. Ka tu apzinies to, ko tu spēj, un tu zini, ka tu to varēsi pielietot. Jo ļoti daudz, tā kā es teicu, tagad mēs runājam par to manu atgadījumu, man arī likās, ka es aizpeldēšu līdz turienei. Bet tas ir, es neizvērtēju savas spējas. Un tad, es nebiju gatavs. Un tad vajag apzināties to, ko tu spēj darīt,
Un otrs ir spēt reaģēt nepieciešamā situācijā, lai nav tā, ka tu apzinies, ko tu vari, bet pienāk kāda situācija, kur tev ir paaugstināts stress un tu vienkārši sastingsti un tu nespēji. Bet katrā ziņā apzināties vajag pirms vēl kaut kas ir noticis vai varētu notikt, vai ne? Tad, kā tavā gadījumā, ja tu būtu apzinājies to savu spēju peldēt, pirms tu devies peldēt vai ne, tad tas būtu bijis daudz drošāk nekā saprast to jau procesa laikā, ka nebūs, pietrūks kaut kas, vai ne? Jā, un kritiskā domāšana arī noteikti šeit parādās, vai ne? Kritiski izvērtēt, jo es pieļauju, ka tu sākotnēji domāji, ka tu tomēr esi gatavs, vai ne? Jā. Bet izrādījās, ka kaut kas tomēr pietrūkst. Un tad atkal pārsmaziņoja, ko nozīmē peldēt. Par peldēšanu runājot, tu, Kārli, minēji, tu neesi spēcīgākais peldētājs. Bet tu esi ļoti spēcīgs un ļoti jaudīgs džeks citās jomās. Pastāsti, kas priekš tevis ir spēcīgs cilvēks? Ko tu saproti ar vārdu spēks? Ko tas tev nozīmē? Spēcīgs cilvēks, manuprāt, spēks pats par sevi. Spēkam ir definīcija. Tā kā esmu studējis sporta zinātni, spēks ir spēja pārvarēt ārēju pretestību. Un spēcīgs cilvēks, manuprāt, arī ir tāds cilvēks, kas spēj pārvarēt ārēju pretestību. Bet tā nav ārēja pretestība tieši tā kā no sporta zinātnes viedokļa, ka tas ir ārējais kaut kāds fizisks impulss, bet tā arī var būt mentāla, psihoemocionāla ietekme, ka tu spēj to pārvarēt. Un tad tas ir spēcīgs cilvēks. Tas ir, ka tu nonāc kaut kādā stresa situācijā un tu spēj šo stresu pārvarēt un rīkoties. Vai nu arī, ja tev ir jākonfliktē ar kādu, tu spēj pārvarēt to. Un tad tu esi spēcīgs. Tu paskaidroji diezgan zinātniski. Tāpēc mans nākošais jautājums būtu bijis, kurā brīdī tu tā kā apzinājies vai saprati šo te lietu, bet es saprotu, ka tas noteikti bija studējot, vai ne, jo tu esi studējis tieši šo te sporta zinātni. Līdz ar to tu saproti, kas ir spēks. Bet ja mēs atejam nedaudz tieši no tā sportiskā viedokļa, bet vispār, ikdienā, teiksim, kā tu raksturotu, kurš ir spēcīgs cilvēks? Lai tu pateiktu, kur jā, Pēteris, viņš ir spēcīgs. Kādām jābūt tām cilvēku īpašībām? Man jau gribētu tāpat pieturēt pie tā, kā es teicu, ka spēcīgs cilvēks ir tas, kas spēj rēģēt. Tur nav sakara ar fizisko arī, jo es ar džudžitsu nodarbojos, un tur tas izteikti pierādīja man vēl manu to teoriju, ko es arī sporta zinātnē biju skatījies, arī, ka, ja tu esi fiziski liels, tas nenozīmē, ka tu esi spēcīgs vispārēji. Tu vari tur būt celt, piemēram, vilkmē 400 kilogramus, tu būsi spēcīgs tajā vienā konkrētajā kustībā. Bet ir ļoti daudz vēl citas situācijas, kurās tu vari būt supervājš. Un mans skatījums ir uz to, ka tev ir jābūt vispusīgam un spēcīgam visur. Un ne tikai fiziskajās jomās, bet arī, piemēram, izturībā. Un izturībā arī gan izturībā kā ārējās slodzes pārvarēšanā, gan arī psihoemocionālā izturībā. Kad tu spēji pretoties noguram ilgstoši un arī, kad tu spēji, tagad es teicu, to stresu tolerēt. Šeit es tev, piedod, Jāni, bet šeit es tev pilnībā piekrītu, jo, manuprāt, arī tas spēks parādās ne jau tikai kaut kādā vienā vingrinājuma izpildē. Es esmu jaudīgs, es esmu spēcīgs, jo es tur varu uzspiest 200 kg. Bet es pilnīgi piekrītu tev un tavam tam domu gājienam, ka tev ir jābūt spēcīgam visās jomās. Vai ne? Lai tu būtu pēc iespējas universālāks, pēc iespējas jaudīgāks, tā kā visur. Un tad jau tu arī kopumā esi spēcīgāks un stiprāks cilvēks, Jāni. Jā, tieši tā, bet par psihoemocionālo tu pieminēji, vai cilvēks var kaut ko darīt par fizisko, mums ir skaidrs, ko mēs saprotam ar spēku, bet psihoemocionālais un tad spēja rīkoties, džudžitsu sacensības un vispārējais, ko tu pieminēji, ja cilvēks sastingst. Viņam ir tendence sastingt, nobremzēt un apstāties. Vai viņš kaut ko var darīt, lai to savu spēku attīstītu šī plaknē? Ļoti labs rīks, manuprāt, ir augstās dušas, augstumaterapija. Es bieži vien arī klientiem, kuriem es novēroju to, ka viņiem ir grūtības pārvarēt kaut kādas šķēršļus, grūtības saņemties. Piemēram, ja mēs tur trenējamies arī, un es jūtu, ka viņi pārāk ātri apstājās. Parādās kaut kādas grūtības, un viņi netiek man pāri. Jo, ja mēs ejam augstuma peldēs vai arī tajā pašā augstajā dušā, augstums mūsu ķermenim aktivizē smadzenēs tādu reptīlā daļu, kas atbild par dabiskajiem instinktiem, un līdz ko mums sāk kristies ķermeņa temperatūra, tad ķermenim uzreiz iestājas ļoti augstā līmenī stress, jo tas ir tā kā nāves briesmas. Un tad tajā augstumā viens no tādiem norādījumiem, ko rūdīšanās eksperti arī iesaka visi, kad mēs ejam, mums ir jānomierinās. Kad mēs nomierinamies, mēs pāris sekundes atrodamies tajā augstumā, un tad mēs ejam ārā. Jo ieskriet iekšā, ielaikt tāliņģi, izlaikt ārā,
var ik viens, un tā nav nekāda prasme. Tas arī ļoti maz ko dod. Tas pats ir augšā adrenalīnu, uzceļ augšā stresu. Bet mums ir jāiemācās augstumā, mēs varam iemācīties akumulēt to stresu un tā kā uztrenēt savu stresa toleranci. Kad mēs ieejam iekšā tajā liņģī, apsēžamies, nomierinamies, mēģinam sekot līdz savai elpošanai, saprast, kas notiek ar mūsu ķermeni, apzināties, ka mēs taču kontrolējam situāciju, šeit nav nekas bīstams. Ka viss ir ok, es izkāpšu ārā un es zinu, kas notiks tālāk. Un līdz ko to apzinās, tas ir tāds augstāk, galvenais iegūms no tām augstumapeldēm. Es pats arī savulaik gāju augstumapeldēs un es pārtraucu iet, līdz es sapratu, ka, šos var izdarīt jebkurā brīdī. Es aizgāju līdz tam, ka es varēju ziemā āliņģi iet, 5 minūtes nosēdēt, sapratu, dabūju pat hipotermiju pēc tā. Tā kā man bija drebuļi vairākas stundas, tad sapratu, es varu, es zinu, kas tas ir. Ja vajadzēs, es varēšu, ja vajadzēs, varēšu ļoti ilgi arī, es zinu, kā ar to menedžēt. Un tas ir viens no tādiem rīkiem. Vēl viens rīks ir fiziskās aktivitātes arī, bet ar fiziskajām aktivitātēm jau ir grūtāk, jo fiziskajās aktivitātēs arī teorētiski, ja tev ir augsta fiziskā sagatavotība, ja tu esi gatavs ievest sevi augstā intensitātē, tad tu vari iemācīt to tolerēt stresu un uztrenēt to, ka tu esi, mēs lietojam to terminu spēcīgs, tā kā būt spēcīgs stresa situācijās pie fiziskajām aktivitātēm, bet to var darīt reāli cilvēki, kuriem ir laba vispārējā fiziskā sagatavotība, ka viņiem nav kaut kādi ķermeņa kompensatorie mehānismi, veselības problēmas, ja tur ir muguras traumas, kaut kādas traumas, tad reāli ļoti daudzi nevar sevi augstā intensitātē iespiest iekšā. Izturības sporta veidi arī, skrējieni, rakings, pārgājieni, ilgstoši arī, kad tu nonāc pie noguruma un tāds sāc viņu pārvarēt. Tas arī to trenē, bet augstums, tas, manuprāt, ir vieglākais un efektīvākais un pieejamākais visiem. Tāds rīks, ar kuru diezgan īsā laikā var uztrenēt. Tad tu rekomendē cilvēkam, kuram ir tendence sastingt, viņš zina, ka viņš kaut kādās tādās ekstremākās situācijās, sarežģītākās sastingst, iepauzē, nevar rīkoties, izmēģināt rudīšanos, augstas dušas vai peldes augstā ūdenī. Jā, tas varētu būt viens no pirmajiem soļiem. Pēc tam jau jāskarās tālāk un jāmeklē visu laiku tādas lietas arī, kurās tu sastingsti, kuras tev to izraisa, un jāmēģina atrast, kāpēc. Jo man arī tās bija sākumā ar uzstāšanās, ar kaut kādām iešanām uz intervijām, kad es sāku vadīt lekcijas treneriem. Es jūtu, ka man nenormāls stress nāk virsū. Un es pirmās minūtes pat nevaru vienkārši parunāt. Un tad es sāku rast risinājumu, ko man darīt, lai tas nebūtu. Tur es atradu risinājumu, tad es sāku nodarboties ar jiu-jitsu, sāku iet uz sacensībām, es sapratu, ka tas ir jaunā līmenī, ka tur tas stress ir vēl lielāks, ka tur pirms starta izējot ārā, man liekas, viss, es neko nevaru vairs izdarīt. Un tad es sāku nevis iet projām, bēgt projām no tā kā es zinu daudzus arī man pazīstamus džekus, kuri trenējas, un viņi ir pateikuši, ka viņi uz jiu-jitsu sacensībām nebrauks tikai dēļ šī faktora. Kad ir nenormāls stress, un viņiem to nevajag, viņiem liekas, ka tas ir pat raku. Viņiem nepatīk tā sajūta. Bet man bija taisni pretējs tāds, ok, šis ir ļoti nepatīkami, un es negribu, lai ar mani tas atkārtotos kādā citā situācijā. Ja tas ir jiu-jitsu, kur ir reāli kontrolējama situācija, tad kas būs kaut kādā ārkārtas situācijā, kad būs kaut kāda x stunda vai kaut kas tāds, un man vajadzēs rēģēt, un ja es tur sastingšu, tad, būs ļoti švaki. Un tad es mēģinu atrast šādas situācijas, un viņas atrisināt. Jā, peldes, tu jiu-jitsu pieskāries arī jautājumam klāt. Sacensības, es zinu, ka daudziem bērniem ir problēmas startēt sacensībās tieši cīņas sporta veidos, jo viņiem ir tas milzīgais stress. Jā, ja tas ir futbols vai komandas sporta veids, komanda, jā, savādāk, bet ja mums jācīnās, tas ir fizisks kontakts, un bieži vien, tie bērni piedalās, jo viņus vecāki motivē piedalīties, un viņi negrib braukt uz sacensībām. Vai tu varētu iedīt kaut ko metodi vecākiem, kā palīdzēt saviem bērniem pārvarēt stresu, augstās dušas bērniem, iespējams, bet vai ir kaut kas vēl? Kā varētu šiem bērniem palīdzēt sagatavoties šim stresam un vecākiem sagatavot savus bērnus? Ar bērniem ir pilnīgi savādāk, jo bērni skatās uz apkārtējo cilvēku reakciju. Es arī lasīju vienā grāmatā, tagad neatminēšos, tur man pat liekas, ka bija veikts pētījums par to, kā bērni ilgtermiņā pēc tam, kāda ir viņu reakcija uz dažādām situācijām. Un tad tur bija minēts, ka, piemēram, bērns, kad nokrīt zemē, kad viņš ir maziņš, un kāda ir vecāku reakcija. Ja viņi uzreiz, kad tas bērns nokrita zemē, viņam nav nekāda smaga trauma, viņš vienkārši nokrita sasitās. Vecāki uzreiz pieskrien pie viņa klāt, kas tev notika, viņam izveidojas krietni mazāks sāpju slieksnis nekā tiem bērniem, kuri nokrīt zemē, bērns skatās, jā, viss super, turpini. Un viņš pieceļās, viņš pat neraud, viņš vienkārši turpina.
turpināt darboties. Un tad par tām sacensībām tā arī tā kā situācija, kad tas jaunietis bērns, viņš nonāk kaut kādā situācijā, neizpratnē, viņš uzvarēja, zaudēja, un ko viņam tagad darīt? Un kāda būs reakcija no apkārtējiem? Bieži vien tas ir, tur uzvarētāji, visi viņus apsveic, un tad tu jūties tā neforši, neveikli, un kāds ir tas atbalsts no vecākiem. Un tur es ieteiktu ar vecākiem, ka tagad ir ļoti liela problēma, tas, ka nav komunikācijas. Vecāki mēģina atrast kaut kādus rīkus, un novirzīt to atbildību no sevs uz kaut ko citu, uz kādiem speciālistiem, kaut ko tādu. Bet tur vienkārši komunikācija, jums ir jāizrunā tas. Ja pats vecāks to nemāk, tad es ieteiktu vecākam varbūt aiziet pie psihologa, parunāt, jo es arī tur nebūšu tas kompetentākais speciālists, bet tur noteikti ir komunikācija. Ka tev ir jārunā ar to bērnu, jāizskaidro viņam, ka tu tagad zaudēji, ka tā ir daļa, ka tu vienmēr zaud. Augsta līmeņa sportisti pat zaud. Kobe Bryanam bija par šito arī, viņš bija stāstījis, ka viņš, ja apskatās basketbola spēles, cik daudz metieni ir trāpīti, cik daudz ir pamesti garām, tad krietni vairāk ir pamesti garām nekā trāpīti. Un viņš bija vienkārši rezultatīvs, jo vienkārši ļoti daudz metieni bija izmesti. Un tu tur vienkārši mēģini, tu nepadodies. Jā. Un tad tur ir tā komunikācija, ka tev vienkārši izskaidro. Tiem bērniem ir jāizskaidro, ka tas nav nekas slikts. Tu tagad neesi lūzers, tas tev nekā neapzīmogo. It īpaši bērnu sportā, kur tev vispār... Kas tev ir, kad uzvari? Tev ir paldies, jā, tev ir medaļa, viss tev ir gandarījums. Un tur neveidojas nekāda karjera, tas nav tā kā dzīves... tas neko neveido. Un tagad es arī arvien vairāk par to saskaros ar to, jo pie manis nāk cilvēki trenēties, kuriem arī ir bērni, tad mēs tur runājam, apspriedam dažādas lietas, un es uzzinu, ka ir ļoti liela problēma tajā, ka bērnus mēģina virzīt uz augstu sasniegumu sportu, jau bērnu vecumā, kas pat nav vēl jaunietis, līdz 12 gadiem, vecāki, treneri akcentē uz to, ka bērniem vajag augstu sasniegumus. Un pat vienu brīdi arī ļoti aktuāli par to runāja, ka bērniem nevajag dalīt pa vietām. Manuprāt, tas arī varbūt nav labākais variants, kad nedala pa vietām, jo tas ir tāds dabīgs process, kuram ir jāiziet cauri. Tev ir jāsaprot, ka tu vari zaudēt, un ir rītdiena, tu rītdien uzvarēsi varbūt. Tas nav kaut kāds beidzamais, ka tev ir jāmācās no zaudēm, lai tu varētu uzvarēt. Skandināvijā, man liekas, šī pieeja ir, ka neapbalvo sacensībās, tādās mazāk mēroga, ar vietām, iedod visiem medaļu, kas arī populāri mūsdienās ir šajos pārgājienos, un jā, ka katrs dabūja medaļu par dalību, lai neaplaustu šo motivāciju nodarboties ar sportu, jo, kā jau tu minēji, ja tu nedabūji vietu, iespējams, tu pārdzīvo iekšēji pats, un iespējams arī apkārtējā vidē, tu redzi, ka viņu apbalvo, viņam ir uzslavas, bet tev nav nekā. Un tad kaut kādā brīdī tu varbūt iespējams zaudē motivāciju sportot, kustēties, jo, es jau nevaru, es piedestāli netieku, bet viņi tiek, viņiem visi forši. Bet tas, manuprāt, nav labs risinājums, jo ar ilgtermiņā, ar to saskaries. Tu esi darba intervijām, tev var pateikt nē, kaut kad, ja tu pieaugsi, un tev vienmēr būs situācijas, kurās tu nebūsi pirmais. Un tad bērnu vecuma posmā tas ir ļoti labs rīks, kā tu attīstīt. Kad tu saproti, ka pie pirmās lietas, kas tev neizdevās, nesanāca, tu vari turpināt tajā pašā virzienā, iet, un tu ar laiku kaut ko sasniegsi. Jo, ja visus apbalvo, visiem pasaka, ka jūs visi esat forši, tīsti neiemācies tolerēt to stresu. To arī, jā. Vecākiem un treneriem darbs motivēt kļūt par labāku sevis versiju. Es tikai piebildīšu to, ka, manuprāt, bērni ļoti uzsūta šo te vecāku enerģiju. Un tā Jāņa jautājuma būtība bija tieši par to, kā motivēt to bērnu vispār piedalīties, pat nezinot, kāds būs rezultāts. Manuprāt, ir vecākiem pašiem būt pēc iespējas mierīgākiem un neradīt bērnos to stresu, ja, jo skaidrs, ka arī vecāki pārdzīvo. Tas tomēr mans bērns, viņš iestulī cīnīsies, tur kickboksos, boksos, arī sitīs viens otram, vai ne? Līdz ar to vecākiem ir jāatrod tā māksla sevi nomierināt, un līdz ar to arī tas bērns būs daudz mierīgāks. Bet, Kārli, tagad atgriezīsimies daudz atpakaļ pagātnē, un mans jautājums tev par pirmo darba vietu. Tu droši vien atceries, kāda tā bija, bet tas, kas mūs interesē, varbūt, kādu tu vienu mācību ieguvi no šīs darba vietas, tieši no pirmās darba vietas? Pirmā tāda oficiālā darba vieta man bija, ja nekļūdos, apsardzē. Par neoficiālām nestāsti. Man bija visādas Vai varbūt nav noilgums vēl? Par oficiāli, es domāju, tā kā ilgtermiņā darba vieta, kur es biju oficiāli pieņemts darbā, kas nebija haltūras. Jā. Jo es arī tur vidusskolas laikos
tur uz mežu gāju, visu kaut ko haltūrējām, piestrādājām. Bet tāda oficiāla, jā, man bija apsardzē. Veikala apsardze, tā bija veikalos, pastrādāju lielveikalos kā apsargs. Tirdzniecības centros, tad arī tādā lielā biznesa centrā, kur tu vienkārši jāsēž pie kamerām, sēdis kamerās, čeko, kas notiek. Un tāda atziņa no turienes, viena ir, ka es to negribu darīt. Man bija līdzīga atziņa. Tieši arī par ka tas nav tas, ko tiešām es gribu darīt. Un otrs ir, ka es negribu darīt lietas, kur es nevaru nekādu pienesumu nest. Jo tur reāli es biju pasīvs, man bija vienkārši jāsēž, jāskatās, jāmonitorē kameras. Vienīgi tu neaizturīji kādu zagli. Jā, bet tas ir rezultāts. Es pat nevarēju. Jo man bija, pat arī, kad es tirdzniecības centrā strādāju, man bija arī viena tāda situācija interesanta. Man nebija certifikāts. Un es nezinu, vai tagad varēja bez certifikāta arī strādāt par apsargu. Un bija tāda situācija, ka man par rāciju saka, tur ir vīrietis ar sievieti, viņi iet pārbauda viņiem somiņas, pasaka, lai viņi tev parāda somiņas. Bet es nevaru viņiem tā kā ņemt, man vienkārši jāsaka, lūdzu, uzrādiet somiņas. Viņi stāv, viņi saka, nē, un iet projām. Es viņus aizturēt nevaru, es neko nevaru darīt. Viņi vienkārši iet prom. Es saku par rāciju, viņi vienkārši iet prom. Viņi saka, labi, viņi atsūta vēl vienu apsargu, kuram ir certifikāts. Viņš arī viņiem saka, stāviet, uzrādiet somiņas. Viņi saka, nē, viņi iekāp mašīnā un aizbrauc prom. Jo reāli mēs neko nevarējām darīt. Tā galvenā atziņa tev ļoti svarīga ir tieši, lai būtu tas pienesums un tas rezultāts. Tu nevarētu darīt vienkārši monotonu darbu, teiksim, kaut kādā fabrikā fasējot. Jā, lai es būtu liederīgs. Lai arī, kas tas būtu, ko es darītu, lai tas būtu liederīgi apkārtējai vidē. Un lai es justos liederīgs. Jo apsargs arī, tas ir liederīgs darbs, bet es tāds nejūtos personīgi. Es tāds nejūtos. Es esmu arī strādājis fabrikā savulaik Anglijā. Un tur man likās, ka esmu liederīgs, jo es jūtu, ko es daru. Līdz brīdim, kad es redzēju, ka man ir kolēģi, viņus nomaina mašīna. Tur bija jālīmē tā kā cenas virsū, un tu tur vienkārši redzi, ka nomaina mašīna. Tas, jā. Ka varbūt tu vari būt nākošais. Jā. Tas nav stabilākais. Viens ir stabilāks, otrs, ka varbūt tas, ko es daru, nav tik liederīgi. Bet pavisam īsi un kodolīgi, kāpēc treneris? Kāpēc tāda izvēle vai neesi nožēlojis? Kāpēc treneris? Tur var stāstīt, kāpēc es kļuvu par treneri. Tas bija neapzināti savulaik. Jā, kāpēc tāda izvēle? Jo tu pats tikko stāstīji, ka esi izmēģinājis vairākas darba vietas, vai ne? Droši vien redzēji, ko dara citi tavi bijušie klases biedri, draugi. Vienkārši tā kā pavilkies kādam līdzi, un tas iepatikās, vai tas bija apzinātāk kaut kā? Savulaik, kad es gāju vidusskolā, pamatskolās, ļoti slikti mācījos, man bija ļoti slikti vērtējumi, un noteikti to arī atcerēs. Kad mēs kopā braucām, es arī iestājos ugunsdzēsējos, iesniedzu papīrus. Un es arī iesniedzu LSPA papīrus, ugunsdzēsējos. Varbūt iespējams būtu tur aizgājis uz Vugdu studēt, bet mani nepieņēma. Tikai dēļ tā, ka man nebija angļu valodas eksāmenis, tajā laikā kārtoju krievu valodu eksāmenu. Un viņi teica, tev ir jānokārto vēlreiz. Tā kā man ļoti nepatika mācīties, es neredzēju vispār tam jēgu. Es domāju, atkal jākārto kaut kāds eksāmenis. Nē. To atmetam. Jā, automātiski. Un sporta akadēmijā mani pieņēma, jo es atbildu visiem standartiem, mani vērtējumi tika iekšā, tur bija jānokārto iestāju pārbaudījumu, tas arī nokārtoju. Sākumā es netiku budžetā, bet pēc tam jau es tiku budžetā. Bet tu ātri saprati, ka tā ir tā vieta, kur tu gribi palikt? Nē, tā bija vienīgā. Es zināju, man bija tā kā atbildība pret manu mammu, ka man vajag augstāko izglītību iegūt. Un tad es tur aizgāju. Caur sakos tiem Jā, zobiem, un tad man arī bija pirmie 2 kursi, kad es lietoju alkoholu, narkotikas, nemācījos, vispār neredzēju jēgu. Es jau tā trenējos, gāju sporta zāli, kačājos, un man patika tikai praktiskās nodarbības, kuras bija svaru zālē. Mums bija arī tur futbols, dažādas sporta spēles, man viņas riebās nepatika, jo es tur jūtos tizlis. Un tad tikai 3. kursā, tā bija 2. kursa beigas jau, kad es pats sāku strādāt par treneri svaru zālē, par instruktoru. Tad man tas iepatikās, jo es sajūtos liederīgs, tā kā es iepriekš arī teicu par savām darba vietām, ka es sajūtos kā liederīgs, ka es varu cilvēkam palīdzēt, ka cilvēki to novērtē un es gūstu tās emocijas, ka es daru kaut ko liederīgu. Tas arī bija tas brīdis, kad tev pavainījās tā domāšana. Ja? Tu to vairs nedarīji piespiedu kārtā, tāpēc, ka bija iesācis,
bet tu reāli sāk redzēt to praktisko pienesumu, tos rezultātus, un tu principā iemīlēji arī to darbu kā tādu treneri, vai ne? Jā, tad es arī sāku mācīties, studēt. Un tieši šī iemesla dēļ arī tad man bija 3., 4. kurs, tad jau es arī vairāk pievērsos studijām un mācības jau sapratu, es tik daudz palaidis garām. Un es kā pabeidzu savas studijas sporta akadēmijā, es sāku iet uz visiem semināriem, kuri bija iespējams Latvijā. Visus pilnīgi, ko es varēju atrast internetā, ko kādus seminārus, kursus gāju Latvijā. Tad, kad es izgāju visus Latvijā, tad es sāku braukāt uz ārzemēm, jo es pamanīju, ka tas ir tas, kas mani saista un kā es varu nest pienesumu gan sev, gan arī apkārtējai videi. Ok, Kārli, tu esi treneris, bet tu arī pats ļoti, ļoti aktīvi sporto. Un viens no sporta veidiem ir tieši jiu-jitsu, kas ir cīņu sporta veids. Pastāsti, kā tu nonāci līdz tam un kāpēc tieši tāda izvēle? Tieši jiu-jitsu nebija apzināti, ka es izvēlējos tieši šo sporta veidu. Man visu laiku bija vēlme nodarboties cīņu sporta veidiem, jo savā jaunībā es arī, kā es teicu, lietu alkoholu diezgan daudz konfliktos iesaistījos, un man bija pat vairākas situācijas, kad reāli, es nebiju uzvarētājs tajos konfliktos. Tādas ļoti nepatīkamas situācijas, un sapratu, es to negribu. Tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ es vispār sāku trenēties. Sporta zālē arī cilāt svarus, un tad es arī visu laiku man iekšā tāds stāvēju, man vajag prast kādas cīņu prasmes. Lai es spētu pastāvēt pats par sevi un arī sev tuvajiem cilvēkiem, ja es nokļūstu kādā situācijā. Kādu laiku es gāju uz boksu arī, pagāju uz boksu, uz kitboksu, sporta akadēmijas laikā, kad studēju, tad uz kitboksu treniņiem biju pagājis. Tā izmē, tu biji arī uz taiboksu nodarbību, un tev, cik es sapratu, ļoti patika, vai ne? Jā, uz cīņu sporta veidiem, uz tādiem boksu pagāju, un tad arī es jau, kad sāku aktīvi strādāt kā treneris, sāku skatīties, kur man ir ērtākie pieejamie laiki, ko es varu savienot ar savu darba vietu, un tāda netālu no manas dzīves vietas atvērās jiu-jitsu zāle. Es gribēju visu laiku, ja tagad es biju uz sitienu sporta veidiem jau pagāju, es gribēju uz laušanos paiet, jo man tas likās kaut kā saistošās, kaut kas jauns, ko vajadzētu apgūt, un tad mums atvērās tuvumā man jiu-jitsu zāle tieši, un tad es sāku iet uz turieni. Jā. Tu arī citiem varētu ieteikt pamēģināt tieši jiu-jitsu? Jā, noteikti. Es tieši nesen arī Jāņa treneris, jiu-jitsu treneris, jiu-jitsu treneris bija Greplinga treneris bija ielicis iekšā rakstu, un es tur tieši iekomentēju, viņš bija ielicis rakstu, ka visiem vajag pamēģināt cīņu sporta veidu kādu. Un man tieši ienāca galvā tāda ideja, ka nevis tikai pamēģināt, tur iekomentēju, ka nevis tikai pamēģināt, bet visiem, it īpaši vīriešiem, vajadzētu apgūt tādā primitīvā līmenī, pamatlīmenī, kādu no cīņu sporta veidiem. Lai spētu parūpēties gan par sevi, gan sev cilvēkiem apkārt. Tev nav jātrenējas, tur vairāk gadi jāvelta, bet tev ir jābūt pamatprasmes, lai tu spētu miedarboties ar kādu citu cilvēku. Jiu-jitsu ir tāds pašaizsardzības, varētu teikt, viens no pašaizsardzības rīkiem sportā, jo, ja mēs paņemam sišanas sporta veidus, kas ir boks, kitboks, taiboks, es neuzskatu, ka tā ir laba pašaizsardzība. Jo tur ir pārāk liels apdraudējums tam otram cilvēkam, un tas jau ir vairāk tā kā uzbrukumu cīņas veids, jo es arī uz taiboksu, kad gāju, taizemē, kad biju, viņš man liekas ļoti brutāls. Ja tas ir viss, ko tu māki, ir tikai sitienu tehnikas, tad tas var ļoti slikti izvērsties. Viens ir tam otram cilvēkam un arī tev tajā pat laikā. Jo, ja tu otru cilvēku letāli kaut kā pašaizsargājoties ietekmēs, tas nebūs nekas labs. Un tad cīņu sporta veidi, jiu-jitsu, piemēram, brīvā cīņa, greplings, vai kaut kādi, kas ieskauj iekšā sevī, kas ir reāli pašaizsardzības kravmaga vai kaut kas tāds, kas ieskauj iekšā sevī roku laušanas, saķeršanas, aizsargāšanās tehnikas, tas, manuprāt, ir jābūt tik vienam vīrietim. Arī sievietēm, bet vīriešiem obligāti. Jā, bet es zinu, ka ir diezgan izplatīts viedoklis par cīņas sporta veidiem. Policija mūs aizstāv. Kam tas ir vajadzīgs? Tas ir lieki, mūs jau nekas nedraud. Un, ja mēs runājam vēl par nenobriedušiem prātiem, par bērniem, jauniešiem, ka iemācot viņiem šīs cīņas sporta prasmes, mēs riskējam ar to, ka viņi viņas izmantos viens pret otru skolā, pret klases biedriem un jaunieši savos tusiņos pret kādu citu cilvēku, un ko tu nevajadzētu tā kā darīt, nevajadzētu mācīt. Ko tu domā par šo?
vai mēs gaidām un mācam tikai jau nobriedušiem prātiem, vai arī bērniem varam mācīt cīņas sporta mākslas? Šeit būtu svarīgi saprast, kāpēc ir tie nenobriedušie prāti arī. Jo es savulaik arī, tajā pašā jaunībā, vidusskolas laikos biju ļoti agresīvs. Es varētu teikt, biju klases bulingotājs, tas, kas apsmēja citus un gāja konfliktēt, bieži vien iesaistījos kautiņos, bet tas bija tikai tāpēc, ka es pats jūtos nedroši. Man nebija nekāda, es nejūtos fiziski spēcīgs, un man nebija nekādu rīku, kā kādā situācijā aizstāvēt sevi. Un līdz ko es sāku iet uz trenažēru zāli, sāku trenēties, paliku spēcīgāks, sāku apzināties sevi, ja pie manis kāds ar mani konfliktēs, es zinu, kas par sevi varēšu pastāvēt. Un kad es sāku iet uz džiudžitsu, uz cīņām kodām, pat ne uz džiudžitsu cīņām, tad vispār man likās tā, ka, labi, ja kāds nāks, es būšu gatavs. Un man vispār tā doma iet kādam kaut ko aizrādīt, ar kādu konfliktēt, ir pat bijušas situācijas, kad ir bijis tā kā, ka varbūt vajadzētu konfliktēt. Tā kā vajadzētu kaut kādu izteikt aizrādījumu tam cilvēkam kaut ko tādu, man tas vispār pat nenāk prātā. Es krietni mierīgāks paliku un arī komunicējot, esot vairāk tajā vidē, es pamanīju, ka viens ir trenējoties arī svaru zālē, tur ar lielākiem džekiem runājot, spēka vīriem kaut kādiem. Tu pamanīji, ka viņi ir super mierīgi. Viņi varbūt vizuāli izskatās no ārējā tādā viedokļa, ka viņi tur lieli, milzīgi sakačājušie, citiem pat tur plika galva, tur citi reāli milzīgi izskatās. Bīstami cilvēki izskatās, bet tur viņiem parunā, viņi ir super mierīgi un nosvērti cilvēki. Ar cīkstoņiem tas pats ir. Un tādi reāli tie, kas ir cīkstoņi, kas trenējās, viņi ir super nosvērti. Un tas ir tas, ko tev iedod pašpārliecināti par sevi. Un ja tu esi pārliecināts par sevi, tu negribēsi konfliktēt, jo tu jutīsies tā kā droši savā ķermenī. Un tā nedrošība, tas ir tas, kas izraisa bieži vien arī tās konflikta situācijas, un tev prasās kaut ko pierādīt. Es arī pilnīgi piekrītu, par to, ka tas cīņas sports iedod to pašpārliecību, un ja ir pašpārliecība, tad nav nepieciešamas citas izpausmes, kā izrādīt sevi vai parādīt, cik tu esi pārāks par citiem, vai ne? Jo tu jau to tāpat zini, un tev tā pārliecība ir, un tev nevienam tas nav jānodemonstrē. Bet Jāni gribēja papildināt. Jā, precīzi vēl gribēju noslēgt šo tēmu ar to, ka es zinu, ka daudzus jauniešus, kuriem, kā jau tu minēji, ir kaut kādas lietas, iekuļas nepatikšanās, viņus pat sūta šīm cīņas mākslām. Un tur trenera vadībā, ja tas treneris ir kompetents, viņš palīdz tam jaunietim izvadīt enerģiju no sevis ārā un disciplinēt. Un tad viņš to savu fizisko spēku, motivāciju, hiperaktivitāti izliek cīņas zālē un jūtas labāk, jūtas novērtēts, jūtas vidē, kur viņš var parādīt sevi, un līdz ar to ārpus šīs cīņas zāles viņam tā agresija vairs nenāk uz āru tik ļoti, un viņš var funkcionēt normāli. Tāpat arī mums jaunsardzē jaunieši, kuriem varbūt skolā neiet tik forši, viņi atnāk pulciņos, kur ir mums šāds vairāk vīrišķīgāks ievirziens, vai dāmām arī, un tur viņi var sasniegt rezultātu un arī uzlabojas sekmes un vispārējais. Tā kā tikai par. Jā, Kārli, kas ir tas, ko sabiedrība nesaprot par fizisko, sagatavotības nozīmi? Vai tiešām tā fiziskā sagatavotība ir tik svarīga? Ļoti daudzi sabiedrībā tagad arī to, ko Jānis iepriekš arī teica, ka daudzi paļojas, ka tagad ir policija, ka mūs pasargā. Mums nav nekas vajadzīgs. Mums pat nav jānes savu iepirkumu maisiņi. Mums ir ēdiena piegādes, kas mums piegādā ēdienu. Mums ir lifts, kas mūs uzved augšā. Mums ir automašīnas, kas mūs nogādā no punkta A uz punktu B. Kādēļ mums ir jāvar noiet 10 kilometri? Ja mēs varam aizbraukt ar mašīnu, ar motociklu, mēs varam aizbraukt, mēs varam pārvietoties. Mums ir līdzekļi, kas no mums noņem nos. Un cilvēki aizmirst par to, ka fiziskā sagatavotība, tas ir tāds veselības rādītājs. Ja tu esi labā fiziskā formā, tad arī tavi iekšēji orgāni funkcionēs labi. Un ka tā ir tāda ķermeņa pamatvajadzība būt labā fiziskā formā, ka tas nav tikai par to, ka kādam kaut ko pierādīt, izskatīties tur seksīgam pludmalē, būt ar presīti, jo tas liecina par tev vispārēju veselību. Ja tu esi džeks ar alus vēderiņu, tas automātiski norāda uz to, ka tev ar veselību kaut kas ir ne tā. Un tu vari teikt, ka tu jūties labi, bet iekšēji viss ir pilnīgi savādāk. Bet, lai šo te fizisko sagatavotību, noturētu vai uzlabotu, ir jātrenējas. Kā tu motivē sevi vai kā tu disciplinē sevi un kā tu piespied sevi dažreiz doties uz treniņiem, kad galīgi negribās? Mēs tieši nesen kādu laiku atpakaļ arī
manā āra treniņu grupā par šo runājām. Un man uzreiz tā bija atbilde, man tāda situācija nav. Jo man nevajag sevi motivēt. Apskaužami, jo ļoti daudziem tā problēma ir tieši ar to motivāciju, ar to saņemties un aiziet. Jo tad, kad tu trenējies, tad jau viss ir ok. Bet Jo man ir tā, ka es jau to sajūtu, es tik ilgi noķēris sevī, ka man tā kustība dabīgi nāk ārā, un man ir bieži vien ļoti grūti nosēdēt un neiet, netrenēties, kaut ko nekustēties, nevingrot. Pat man ir tādi kā nepārmetumi sev, bet šodien nesanāk, cik tas ir stulbi, kas nevar iziet pakustēties, nevar iziet pastaigāties, vai kādā pastaigā, vai treniņā paskriet, kaut ko padarboties, jo man ķermenis jau pats to prasa. Un ja mēs atgriežamies pie bērniem, tā kā mēs iepriekš runājām, bērniem ir tas pats. Ja mēs apskatāmies, viņi līdz skolas vecumam, viņi kustās visu laiku, šiverējās, viņi visu laiku nemitībā kustībā, jo ķermenis to prasa, ķermenis dabiski prasa kustību. Un tad sākoties skolai, kad mums ieliek skolas solā, mums ir jānosēž 45 minūtes, neliels pārtraukums 10 minūtes, atkal 45 minūtes, mēs sēžam, mums saka, sēžam taisni, visi nedīdamies. Gaiķiņos mēs vienkārši neskreidam. Jā, neskrējam. Ārā neskrienam ar netīriem apaviem iekšā, iekštelpās. Un aplauž to dabisko instinktu. Tāpat arī to var novērot. Reizēs, piemēram, kad es lidoju ar lidmašīnu, tur var redzēt, kad ir profesionāli sēdētāji. Ir cilvēki, kad mēs lidojam uz Taizemi 11 stundas jālido, un ir cilvēki, kas vispār nepieceļās no tā krēsla. Viņiem atnes padzerties, un viņš sēž, tur redz, viņš pat nedīdās par to krēslu, viņš vienkārši nosēž. Es to nevaru, man ar automašīnu braukt pie stūres vairāk nekā 2 stundas ir reāli grūti. Man vajag apstāties kādā benzīntankā, izkustēties, lai mans ķermenis normāli justos, jo man uzreiz nāk tie signāli, ka ir kaut kas ne tā. Ok, bet tik daudz kustoties un tik daudz trenējoties varbūt arī nodarīt savu pāri, un tad tev kā sporta pārzinātājiem jautājums, kā atšķirt, teiksim, vienkārši nogurumu no jau tādiem bīstamiem signāliem, kur tā kā tiešām vajadzētu sākt piebremzēt, kad varētu šķist, ka ir pa daudz? Ir jāizdala 2 atšķirīgas lietas. Viens ir nogurums, otrs ir diskomforts. Un ja mēs jūtam diskomfortu apzināti treniņa slodzes laikā, tas ir rādītājs, ka ok, mēs jau esam uz robežas. Un tas diskomforts, es domāju, kaut kādas sāpes vai arī fizisks diskomforts reāli. Jo tās ir krietni atšķirīgas lietas. Viens ir nogurums, ka mēs jūtam, ka ir piekusums, un otrs ir diskomforts, un tad mēs to varam izvērtēt. Jo mums ir sāpes, sāpēm pāri nekad nevar iet. Pie mums arī trenējās cilvēki, kas ir ļoti ambiciozi, un viņi ir tendēti uz augstiem sasniegumiem. Un jau vairāki pie mums ir bijuši, kurus reāli noslāpējot. Tā kā liekot viņiem trenēties mazāk, vieglāk, ar mazākiem svariem, mazākus apjomus, viņiem sportiskie rezultāti uzaug krietni augstāk. Viņi paši par to, wow, kā tā? Es iepriekš močīju, man tur treniņš ilga 2 stundas, citreiz 2 treniņa dienā. Es tur gāju, tur tupos ar stieni 140 kg, tagad tu man liec ar 60 kg stupties. Un treniņi ilgs stundu, krietni vienkāršāk, es pēc treniņiem neesmu salauzts, nejūtos. Man nākamajā dienā nesāp muskuļi. Es gribētu teikt, nekas nesāp. Jā, nekas nesāp. Treniņš nav bijis. Treniņš nav bijis, un tad paiet laiks. Man bieži vien raksta, kas tāds ir tagad. Es jau jūtu, ka no tā cilvēka jau ir tāds kā, tā ka viņš jau liekas, šitais ir štruns, varbūt ir jāizbeidz šitais. Bet paiet pāris mēneši, un viņi jūt, wow, es trenējos mazāk, man nav diskomforts, bet esmu krietni jaudīgāks. Tie, kas skrien, viņi skrien ātrāk, viņi jūtas labāk, jo viņi atjaunojās. Jo fiziskā ietekme uz ķermeni var būt efektīva tikai tad, ja pēc viņas labi atjaunojās. Es, piemēram, arī trenējos bieži vien 2 reizes dienā, ja man sanāk. Citreiz man tie treniņi arī ir vasarā, man ļoti patīk ārā kustēties, trenēties. Es varu aiziet uz sportologumu, paņemt svarbumbas, veserus un trenēties tur pat 3 stundas. Un sieva reizēm tev viss kārtībā, es tāds, jā, es trenējos. Jā, un kā bērnus arī, kad aizved mazus bērnus bērnu laukumu, tu apskaties, viņš tur močīja visu laiku. Viņi var visu dienu pa bērnu laukumu noskriet. Jo tas ir normāli. Bet viņi jūt, viņi nogura, viņi apstājās. Viņi padzerās viss, viņi nav tā, ka viņi iet caur sāpēm. Un tad mūsdienās arī ir iegājies tas, ka cilvēkiem ir sportiskās aktivitātes, un tad ir jāmočī, jādod iekšā sev. Hīt treniņi. Un tad ir nekā nedarīšana. Hīt treniņi vai ultramaratoni, maratoni, kad viņi iedod iekšā, un tad ir sēž dīvainā, skatās televizoru. Es arī, kad strādāju savulaik ar profesionāliem hokejistiem, topošiem jaunajiem profesionāļiem, hokeja nometnē starptautiskajā, kur brauca no visas pasaules, no Austrālijas, bija no
no visurienes, no visas pasaules hokeja vārdsargi ar viņiem. Un tad es arī ar viņiem runāju, viņiem bija 2 reizes dienā treniņi pie mums, man bija fiziskā sagatavotības, viņiem bija kā galvenais fiziskā sagatavotības treneris, un tad viņiem bija ledus treniņi, citreiz pat 3 treniņi dienā. Un es ar viņiem runāju, ko viņi dara ārpus tiem treniņiem. Viņi sēž, spaida telefonu, viesnīcā guļ, spēlē video spēles, un viss. Un viņi domā, ka tā ir baigi labā atjaunošanās, bet tā nav labā atjaunošanās. Labā atjaunošanās ir, ka tu ķermenim iedod to, kas viņiem ir nepieciešams, bet viņi vienkārši viņus tie treniņi tā izpumpē bieži vien, kad viņi visu, ko viņš var gulēt. Un tad arī veidojas traumas, pārslodzes, viss kaut kas tāds. Tad nevienmēr smagāk, vairāk, Nozīmē labāk. grūtāk ir labāk, ja? Jo var darīt daudz, bet ķermenim ir jādabūj tā kapacitāte. Cilvēks var noskriet ultramaratonu, mums arī notiek skrējiens Rīga Valmiera, to var izdarīt, bet tev ir jābūt tam gatavam. Rīgas maratons tam ir piemērs, aizpagājušajā gadā skrēja pusmaratonu. Pāri Vanšu tiltam, kā sāku skriet, skatos, tur cilvēki skrien ar maratonu numuriņiem. Mēs pārskrienam pāri tiltam, izskrienam līkumā, un es jau redzu, ka tas cilvēks viss ir sarkans un jau velsots ar muti. Un pie pirmās vietas viņš jau skrien, ūdeni dzer, un viņš liekas, tiešām? Tas par peldēšanu, ko tu minēji sākumā, cilvēks pārvērtē savas spējas un izrādās, ka nav gatavs tam, kam Un cilvēki neieklausās savos signālos. Ja mēs skatāmies fiziskajām aktivitātēm, piemēram, par elpošanu, ja mēs sākam elpot caur muti, elsot, tā jau ir pārslodze. Jo vajadzētu būt, ja mērenā intensitātē, ja mēs skrienam, tā ir ilgstoša slodze, mēs elpojam mierīgi caur degunu. Tas ir viens no tādiem rādītājiem. Bet to saprast, laikam, nav tik vienkārši to savu ķermeni, jo izplatīta jau tā doma ir par to, ka vairāk smagāk, ja, tas ir labs treniņš. Un kā jau tu minēji, cilvēki atnāk pie tevīm, ja viņi nav nokauti pēc treniņa, viņiem liekas, ka tas nav bijis kārtīgs treniņš. Ja. Nav riktīgs treneris. Nav riktīgs treneris, jā. Softiņš, jā. Par vieglu. Man arī ar treneriem ir bijuši tādas sarunas arī savulaik. Runāju ar treneriem, kuri man arī teica, viņi vada grupu nodarbību, viņi saka, bet klienti jau to grib. Jā. Viņi grib atnākt, viņi grib, ka viņiem iedod iekšā. Bet es, kad esmu runājis ar cilvēkiem, tā ir tā kā treneru interpretācija par to, ka viņi to grib. Un viņi to speciālisti to ir uzspieduši. Ja tu apskaties, visur motivējuši work hard or go home, smagi treniņi, jā, tas skan baigi krūti, tas ir seksīgi skan. No pain, no gain. Jā, man arī klienti, man arī viens klients arī teica, tas izskatās seksīgi, ka tu uz airbaiku tur riktīgi min, tu viss esi aizalsies, tu tur cel smagumus, tupies ar 200 kg, katru treniņu kliedz. Tā kā Ronijs Kolemans buddy, un dot pa zāli, tur aurodams virsū. Tas izskatās seksīgi, jo tu aiziet, tu tur mierīgi sataisīji kaut kādus pietupienus ar svarbumbām, pavēzējies, noskrēja 5 kilometri. Tas neizskatās seksīgi. Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir mērķis. Viens grib izskatīties seksīgi, viņš dara šīs lietas, otrs grib būt jaudīgs, veselīgs un tiešām labi justies, un viņš dara tā, kā tu saki, daudz gudrāk un efektīvāk, vai ne? Tieši tā. Par sportu, principā, pagaidām viss. Pieķersimies citām tēmām. Un tad sekojošs jautājums, Kārli, cik gatava tavuprāt šobrīd ir Latvijas sabiedrība tieši krīzes situācijā? Kā tu vērtētu tādu, varbūt nenosaucot konkrētus skaitļus vai procentus, bet cik gatavi mēs esam? Ja mēs runājam vispār par valsts mērogā, par to gatavību, man ir grūti spriest par to, kā valsts sektorā mēs esam gatavi, bet tā kā tu teici par fizisko, tur ir ļoti bēdīgi. Tur reāli ir bēdīgi. Jo mums ir viena no augstākajiem rādītājiem pēc aptaukošanās, tā kā liekais svars cilvēkiem, viena no augstākajiem rādītājiem alkoholismā, kas ir slikts, tā kā liecina par to, ka mums ir problēmas psihoemocionālajā stāvoklī, ka cilvēki bieži vien meklē kaut kādu atslābināšanos vai arī sava stresa mazināšanu tajā alkoholā. Šie rādītāji fiziskās sagatavotības par fiziskās sagatavotiem rādītājiem norāda tas, ka mums ir arī viņi ir ļoti zemi, ka mums samazināja iestāju pārbaudījumus militārijos dienestos, militārijos dienestos, pašas ugunsdzēsējos arī. Viņus samazināja ļoti zemus, jo viņi savā laikā es arī biju izgājuši šos pārbaudījumus, kad studējos, biju domājis paralēli pastrādāšu par ugunsdzēsēju. Man bija tieši bijusi trauma gadu atpakaļ, bicepsa garās galvas plīsums šeit hamstringā, un tur bija jāskrien. 3 kilometri, ja nemaldos, jāskrien, tas pārbaudījums. 3 kilometri jāskrien,
un es viņus nokārtoju, iekļaujot, es sev precīzi laiku neatceros, es skrēju un es kliboju, jo es reāli fiziski nevarēju paskriet, man vēl nebija tā trauma atjaunojas, es biju gads pagājis, man vienkārši muskulis bija noplēsts, un es pēc kaut kāda kilometra jau sāku klibot, un es iekļāvos iekšā rezervi. Klibojot, tā kā ātri ejot, reāli es viņos iekļāvos. Un tur arī jau tajos pārbaudījumos, kad es skatījos, tur arī bija spilgts piemērs tam, ka reāli cilvēki neapzinās savas spējas, jo tur ir jāpievalkās, vai nu jāatspiežās. Vismaz tajā laikā bija, ja tu nevari pievilkties, tu vari taisīt atspiešanos. Un tur bija viens žeks, kurš tāds ar vēderiņu, jātais pievilkšanās, viņš iekarās pie stieņa, un nekas nenotiek, viņš vienkārši karājās. Viņš nolaižās lejā. Viņam saka, mēģina atspiešanos. Viņš saka, nē, tas man vēl sliktāk sanāk. Es domāju, ko? Tiešām? Tu vispār neizkustējies. Tu knapi noturējies pie stieņa. Viņš iekarās atkal, nesanāk. Viņam saka, labi, mēģina atspiešanos. Un tur, man liekas, minimums bija 5 reizes kaut kādas, lai tev iedotu 1 punktu atspiešanās. Jā. Un viņš pat to nevarēja izpildīt. Redzi, atkal nenovērtēja savas spējas, viņš nāk stāties vai ne dienestā, viņš pat droši vien nav pamēģinājis pirms tam, vai viņš vispār var pielikties kaut vai vienu reizi. Jā, kā mēs sakam, šauj no gurniņa. Jā, un tā fiziskā sagatavotība jauniešiem, bērniem tagad arī arvien vairāk bērni parādās ar aptaukošanos, jo tas ēdiens paliek tāds, kā paliek, ka viņš vairs nav tik dabisks, mēs arī attālinamies no dabas. Cilvēki ļoti maz uzturās saulē, ļoti maz uzturās dabā vispār ārā. Tad izejot no tāda fiziskā viedokļa, cik gatavi mēs esam krīzēm, tu teiktu drīzāk negatavi nekā ļoti gatavi. Es teiktu, ka mums ir mājas darbu daudz un ir vērts aizdomāties par to, ko mēs reāli darīsim, ja tāda situācija nonāks. Vai cilvēki reāli būs spējīgi pārvietoties ilgstošu laiku kaut kur iet. Vai viņi būs spējīgi miedarboties ar apkārtējo vidi, nest smagumus, vai nest smagumus, vai arī miedarboties ar kādu citu cilvēku un būt pašpietiekami. Iespējams, kāds domā, ka viņam jau nekas nebūs jādara. Viņam atbrauks pakaļ valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas, aizvedīs viņu, izlaidīs, ja kāds palīdzēs aiznest mantas, nogādāt viņa. Iespējams, tā ir. Un tā ir tā attieksme, kad arī cilvēki neuzņemās atbildību paši. Viņi arī ļoti daudz, es arī nesen runāju ar sev pazīstamiem cilvēkiem par to, ka pie mājām ir nenotīrīts sniegs. Viņi, pašvaldība nav notīrījusi. Kas tas tāds ir? Ko tā valdība tur neņemās? Tā izēj pats, ja tu gribi, lai kaut kas mainās, sāc darīt, sāc rīkoties pats. Ja tev ir kaut kas neapmierina, sāc rīkoties. Un viena no labākajām fiziskajām aktivitātēm sniega tīrīšana, malkas skaldīšana. Par velti vai ne? Paturpinot, pieminējām jau somas, rezerves tev ir, bet tev ir atļauts ielikt tikai 5 lietas tajā somā. Tu esi šādā te apģērbā, tev kabatās ir tas, kas tev šobrīd ir kabatās, droši vien telefons vai ne, nezinu, pulkstenis uz rokas. Kas būtu vēl tās papildus 5 lietas, ko tu fiziski ieliktu somā un visu un tev jādodās projām? Tagad man kabatā ir telefons, man ir pulkstenis, kas jau daļa atkrīt. Tur ir savā ziņā navigācija, sakari atkrīt. Ir viens komplekts ar apģērbu, viens, kas būtu slikt iekšā vēl vienu komplektu ar apģērbu, kas būtu neatkarīgs no šī, kas man tagad ir. Kas būtu visticamāk kaut kādi vēl viena apavi. Ja tagad man ir ūdens necaurlaidīgi apavi, tad tie būtu vēl viena pārvalkama apavi, zeķu pāris, sporta bikses, kaut kāds lietus necaurlaidīgs mētelis, kaut kāds plašķis. Tad vēl noteikti ūdens. Tā kā šeit man arī ir pudele, vienkārši vai no arī, ja tajā situācijā pat nav ūdens, tad vienkārši pudele, kurā es varu uzpildīt ūdeni. Ok, apģērbs vienkārši vairākas daļas. Jā, vienkārši apģērbs, ūdens, aptieciņa. 3, jā. Paklājiņš, ko palikt sev apakšā. Paklājiņš vai no arī kaut kāda sega, folijas sega. Tev pat viena lieta paliek pāri, man liekas, jā? Tad tas noteikti būtu arī, kā sauc tas, Magaiva nazītis. Multitools. Multitools, Jā, principā, nazis. jā. Kur dažādi Daudzfunkcionālais nazis. Ļoti labi, ļoti labi. Tu kā sporta speciālists noteikti tev arī uzturatēma nav sveša. Varbūt tu arī skatītājiem ieteikt kaut kādu, teiksim, vienu pārtikas produktu, ko obligāti vajadzētu paņemt, dodoties vairākas dienas kaut vai pārgājienā. Vienu konkrētu ir grūti pateikt, jo cilvēkiem ir dažāda tā ķermeņa gatavība, kam viņi ir gatavi.
ko viņi ir gatavi ēst, kādas viņiem ir tās alerģijas, kas kā. Iespējams, kādu neierastu. Ja? Nevis tur superproduktu, kam būtu jābūt, bet kas ir ok, un ko varbūt cilvēki tipiskajā gadījumā neiedomājas, ka varētu ņemt līdzi piedzīvojumos. Piemēram, dateles. Jo, tāpēc. Varbūt ir kaut kas tāds, jā, kas, par ko cilvēki nav aizdomājušies, bet Es varu ieteikt to, ko es sev ieteiktu, jo reāli es arī saskaros ar cilvēkiem, kuriem ir ļoti dažādi tie uztura paradumi un ļoti dažāda tā ķermeņa gatavība, jo es pats sevi zinu, es varētu mierīgi 3-4 dienas vispār neēst, pārtikt no ūdens un normāli funkcionēt, man nebūtu tā, ka es gulētu. Ka es varētu normāli skriet, es pats arī ikdienā sev esmu ielicis iekšā, ka man ir ik pa laikam, kad es 24 stundas neēdu, un tas nav tā, ka es neko nedaru, es aizēju, es sataisu treniņu. Tas treniņš ir diezgan intensīvs, pēc treniņa neko neēdu, es eju, strādāju ar cilvēkiem, komunicēju, un es zinu, kā man tas ķermenis funkcionē, kad es to varu. Un tas arī es bieži vien cilvēkiem iesaku, ka tas ir uz to, ko vajadzētu iet. Tev vajadzētu sevi pārbaudīt, vai tu reāli vari 24 stundas iztikt bez ēdiena, kas ir normāli, kas nav nekas drastisks. Bet ir ļoti lielā daļa cilvēku, kuri tev fiziski nevar. Es pats arī ejot pārgājienus, ejot trakingā, vadot trakingu pārgājienus, kurējiem mēs ar mugursomām, esmu novērojis, ka ļoti daudz jauniešu arī un arī cilvēki, viņi tajās somās ņem līdz iekšā ļoti cukurotus ēdienus, visādus saldumus, un viņus ēd, jo viņi fiziski nevar, viņam cukura līmenis ļoti ātri nokrītās. Tāpēc ieteikt tādu konkrētu produktu man ir grūti, jo ja tas cilvēks, viņš nav gatavs tam, viņam tas cukura līmenis svārstās augšā lejā mētājas, tad varbūt viņam tas ieteikums arī būs kaut kādi žāvēti augļi, dateles tās pašas, kaut kādi ogļhidrātu avots. Vai tā brīdī, kad viņam nokrītā glikoze pie slodzes, viņam vienkārši neiestājās hipoglikēmijā. Manā gadījumā es pats sev ieteiktu, es zinu, ko es ņemtu, tie būtu kaut kādi konservēta gaļa, meža gaļa. Jo tad es varu vienu dienu neēst, tur ir iekšā tauki, tad es uzņemu olbaltumvielas, kas ir ķermenim vitāli svarīgas, un es zinu, ka es uzēdīšu, viņu arī, ja vajag, ja man ir kur uzsildīt, es varēšu uzsildīt tajā pašā traukā, tajā pašā bunžā. Man nevajadzēs vēl vienu papildus trauku un izmantot. Ļoti labi, es domāju, tevi kāds noteikti sadzirdēja un šobrīd jau meklē, kur var kādu konserviņu jau iegādāt. Jo par uzturētājiem tas ir tas, ko es tiešām gribētu ieteikt, lai arī būtu tā gatavība. Nevis domāt tikai par to ēdienu, ko krāmēt iekšā, bet izvērtēt to, cik tu reāli ilgi var izturēt bez tā ēdiena. Jā. Jo normāli ir arī patestēt arī to, vai ne? Gavēnis, jā. Fāstings gavēnis, jā. Nesen es pieļauju, ka skatītāji arī, kas par uzturu kaut ko skatās, arī zinās, bija tāds viens no pirmajiem gavēšanas aizsācējiem, popularizētājiem Pols Breks. Es nesen tieši viņa grāmatu izlasīju, kurš popularizēja gavēšanu un kā tā ietekmē, cik tā pozitīvi ietekmē ķermeni. Un viņam bija ieteikums arī katru nedēļu, un tos arī no viņa arī paņēmu vienu dienu, ieturēt 24 stundu gavēni, un reizi gadā vai reizi pāris mēnešos ieturēt 7 dienu gavēni. Es īsti tam tā, varbūt jā, es pats viņu neesmu mēģinājis to 7 dienu gavēni, bet tas būtu tāds labs rīks, ko reāli pārbaudīt, ka tu reāli 24 stundas neēd, un kā tu jūties. Ja tu pēc 24 stundu neēšanas esi tā kā, gribas ēst un tev gribas visu mest iekšā, tad tas nozīmē, ka tava gatavība varbūt nav labākajā līmenī, ka ir vērts par to piedomāt. Jā, un tas to stresu mazina, ejot nezināmajā kaut kādā situācijā, kad tev pārtika nav pieejama, jo, gadās tāds cilvēks nav pārēdis pusdienas vakarīs, viņš paliek nervos, viņš sāk uzrauties. Tas ir grūti ar viņu sarunāties. Man tas ir jātrenē, es pilnīgi godīgi atzīšos, jā, jo ēdiens šobrīd man laikam būtu tiešām tāds lielākais pārbaudījums, ja es tiešām nevarētu pārēst kaut kādu ilgāku laiku, man tas būtu kaut kas tiešām traks. Šeit labs rīks ir, par ko arī ļoti daudz tagad veselības industrijā runā. Es pats arī vairākas reizes lietojos, ir glukozes monitori, ko var diezgan ēti pasūtīt. Mājas apstākļos uzstādīt, jebkurš viņu var uzstādīt un apskatīties reāli, kas notiek ar tām cukura svārstībām un apskatīties, kā ēdiens ietekmē tavas cukura svārstības, jo tur arī bieži vien no tā ir izriet dažādas veselības problēmas, dažādi autoimūnas problēmas, kad tās cukura svārstības ir pārāk lielas. Un tad reāli apzināties, kā tā pārtika ietekmē tavu ķermeni, un tad arī apzināsies, ko tajā somā likt iekšā. Ja tur, piemēram, ielēc kaut kādus citiem pat no kartupeļiem. Ir tā, ka glikoze baigi uzšaujas augšā un citiem neušaujas augšā. Un ja tu ieliec tos produktus iekšā, kas tev to glikozi baigi šauja augšā un pēc tam met iekšā bedrē, tad tev ir jārēķinās, ka tu vari baigajās auzās ieiet. Ka varbūt gadīties nepatikšana, ka tu būsi nekontrolējams un ja tu esi ar kaut kādā kompānijā, tu nevarēsi pieņemt normālus lēmumus un tu trausēsi arī citiem cilvēkiem. Šis ir praktisks un labs ieteikums. Un par ieteikumiem arī paturpinot par uzturu ir skaidrs, ļoti tiešām labi un praktiski ieteikumi.
Bet par prasmēm varbūt tu vari ieteikt Latvijas iedzīvotājiem, sabiedrībai, teiksim, divus praktiskus, bet divas prasmes, ko cilvēkam vajadzētu apgūt, lai viņš kļūtu spēcīgāks tieši kaut kādā krīžu pārvarēšanā. Kuras varētu būt tās prasmes, kas tiešām noderētu? Viena varētu būt spēja. Nē, ja mēs konkrēti par prasmēm runājam, es gribēju teikt tā, ka spēja ilgstoši pārvietoties bez sāpēm un diskomforta dažādos veidos. Viens, kas ir skriet, ko vajadzētu varēt, man arī ir tādi kritēriji, kā fiziskās sagatavotības trenerim 5 lietas, kas ir jāvar visiem neatkarīgi no viņu mērķiem, cilvēkiem, kas pie manis atnāk, vai atnāk sportists, vai atnāk vienkārši cilvēks, kas grib nomest svaru. Es visiem saku, ka neatkarīgi no tajiem mērķiem, mēs paralēli darīsim, mēģināsim apgūt šīs lietas, kas ir spēja pietupties uz vienas kājas pistolīte. Daudziem tas liekas wow, citiem tas liekas super vienkārši. Atspiesties 3 reizes, pievilkties pilnā amplitūdā, līdz pārliksim pieskarās pie krūtīm, noskriet 1 kilometru elpojot tikai caur degunu un spēja projicēt submaksimālu slodzi. Vienkāršākā valodā, ko tas nozīmē? Spēja projicēt submaksimālu slodzi, Jā. kad jebkādā stāvoklī, jebkādu svaru vai no ārēja pretestību, kas ir submaksimāla, kas ir apmēram 90% no tava maksimālā, kas tev sagādā lielu piepūli. Tu vari veikt kontrolēti bez kompensatoriem mehānismiem. Ja, piemēram, tur priekšā ir akmens, es viņu eju, es viņu ceļu, es nesāku šķobīties, ļurgāties un nesačakarēs sev muguru. Jo tas ir viens no tādiem arī mītiem, ka cilvēki saka, ka ceļot smagumus, mēs iegūstam traumas, bet tās traumas tiek iegūstas tikai tad, kad tās notiek nekontrolēti. Tā pārvietošanās, to, ko es teicu, un tas pats arī, ko jau es iepriekš minēju, spēja savākties stresa situācijās. Spēja spēt loģiski domāt stresa situācijās. Nebūt tam, kas rada paniku, vai neizcejuši, ja tu neesi viens pats. Un to arī var kā prasmi arī uztvert, jo tā nav tikai kaut kas mistisks, tā ir trenējama lieta, kas ir reāli, jāpieslīpē. Tā kā mēs arī iepriekš uzrunājām, augstuma peldes, fiziskās aktivitātes, iziešana diskomfortā, iziešana cilvēku priekšā, ko tu viņu uztrenē kā prasmi. Super, par pārvietošanos paturpinot. Kas priekš tevis ir rakings? Tu pieminēji, ka tu esi gan vadījis šos rakingu pārgājienus, gan tu pats labprāt dodies rakingot, ja tā var teikt. Kas priekš tevis ir rakings? Rakings priekš manis ir vēl viens rīks, kā uzlabot gan savu fizisko sagatavotību, gan arī rīks, ar kuru notestēt savu gatavību. Okay. Un, teiksim, ja kāds no skatītājiem nekad to nav darījis, varbūt tu uzreiz vari pateikt vienu labu lietu, ko vajadzētu darīt, uzsākot rakingu, un vienu lietu, ko nevajadzētu darīt, uzsākot rakingu. Pirms uzsākt rakingu, es ieteiktu reāli apzināties savas spējas, Nepārvērtēt sevi, jā. Apzināties savas spējas un pirms ņemt to mugursomu, piekrāmēt ar kaut kādu svaru, iziet ārā, to distanci vienkārši noiet bez svara. Vienkārši noiet to pašu distanci vienkārši, tāpat iziet pastaigāties, ja tu gribi 3 kilometrus, vienkārši noiet 3 kilometrus, un pēc tam, es varēju bez svara noiet, tagad es uzlieku nelielu svaru, kas ir piemēram 10% no tava ķermeņa masas svara, vai arī vienkārši mugursoma tukša ar vienu grāmatu iekšā, kas ir neņemsim biezāku enciklopēdiju, pat ne Harry Potteru. Paņemsim mazo princi kaut vai mazo grāmatiņu ieliekam iekšā, vienkārši noejam, lai mēs pierodam pie tā, kā mēs jūtamies. Kā mums tā soma stāv virsū, kā tās lences ir viss kaut kas tāds. Neņemt viņu uzreiz kā treniņu elementu. Integrēt vienkārši iekšā savā. Un tas, ko nedarīt, tas ir tas pretējais. Pārvērtēt savus spēkus. Ja tu vispār ikdienā nesteigā, tu nesavāc 8000 soļus pat, nemest mugurā somu, un nedomāt, ka tu tagad varēsi iet entuziasmā, tagad samotivējies, bliest vaļā ar somu. Un tad apgalvojums, ka nesot svarus, nesot smagumus, jau taču kaitīgi ceļgaliem, kaitīgi mugurē un pleciem un sāpes. Un kā tev šķiet arī no tieši tāda fizisko sagatavotību speciālista puses, tas ir mīts vai tomēr ir lietas, no kā būtu jāuzmanās? Ja mēs runājam tieši par kaut kādām problēmu zonām, par sāpēm. Locītājām pats kaitīgākais ir mazkustība. Tieši pretēji, vai ne? Jā. Un tas ir pats kaitīgākais, kas var būt.
Ja mēs tās locītavas neapgādājam ar barības vielām, mēs viņus varam apgādāt tikai esot aktīvi pasīvā stāvoklī, locītavas nepasiņojās, viņām ir jābūt kustībā. Es savā ziņā esmu mobilitātes, varētu teikt tā kā fanāts. Es to popularizēju, ka reāli ir jāvar locītavām kustēties pilnā amplitūdā, viņām ir jāvar noslēgties, jāvar iesaistīt cilvēkam pilnā dziļā pietupienā, lai tās locītavas spētu apgādāties ar barības vielām. Un svaru nešana mums arī nodrošina to, ka mūsu limfa labāk cirkulē, ja mēs ejam, mūsu pēdas strādā, īpaši, ja mēs ejam apavos, kas ļauj mūsu pēdām funkcionēt, kas ļauj mums asins cirkulāciju dzīt no lejas uz augšu. Ja apskatās ir ļoti daudz arī ārsti, kas par to stāsta, ka reāli apakšstilbu muskuļi, mums ikru muskuļi ir citi pat viņus saucākā par otro sirdi, kas pumpē asinis. Ja sirds mums no šejienes pumpē asinis, tad kājas mums pumpē uz augšu, palīdz pumpēt asinis. Un svars, tas mums attiecīgi arī uzlabo kaulu blīvumu, palīdz uzlabot, kas arī nostiprina visas tos kaulu struktūras, locītos padara tikai spēcīgākas un traumatiski. Tas kļūst tikai tad, kad mēs pārvērtējam savas spējas un pārgalvīgi daram vairāk nekā reāli mēs spējam. Kuriem cilvēkiem rakings būtu piemērots? Es sadzirdēju, ka locītavām pats labākais, kas var būt, ir tieši kustība. Tad nāk prātā arī veci cilvēki, kas varbūt ir mazkustīgāki. Kā tu domā, tad principā ar rakingu var jebkurš nodarboties, sākot no bērnu kājas, beidzot ar tiešām jau ļoti cienījumu vecumu? Pat nevis var, bet vajadzētu, jo tā ir ikdiena. Ikdiena to prasa, jo es arī, man ikdiena visu laiku sastāv ar mugursomu, man tur visu laiku sporta darbs iekšā, ūdens iekšā, dzeramais, visas manas vantas, citreiz tur pat ir treniņu inventārs, savā laikā es pat svarbumbas vedāju iekšā mugursomā, gāju uz treniņiem, jā, visu laiku ikdienā, un tas ir tā kā, vajadzīgs, to pakāpeniski vajag uztrenēt, jo kādā brīdī tas būs nepieciešams, un ja to netrenē, tad to zaudē, tāpat kā muskuļus, ja viņus nenodarbina, viņus mēs zaudējam, viņi noiet nost, un ikvienam, tas būtu gan bērniem, jauniešiem, pusaudžiem, un pēc tam jau pieaugušiem, un tad arī gados vecākiem cilvēkiem to vajadzētu sākt. Bet, kā jau es teicu, sākumā vienkārši pamēģināt, vai tu vari paiet, jo ļoti liela daļa reāli nesavāc pat tos 8000 soļus ikdienā, viņi fiziski nevar paiet. Un tad tiem cilvēkiem tiešām es pateiktu, kad rakings varbūt vēl nav jums vajag vienkārši sākt iet. Sākt paiet, un tad rakings jau ir nākamais līmenis. Jā, tad es dzirdēju, pirmais tā ir tā funkcionālā spēja, tu pārvietojies ar somu un izmantojot rakingu, tu esi drošs, ka tu varēsi arī paņemt to somu, kad vajadzēs un pārvietoties ar viņu. Bet vai ir vēl kaut kādi ieguvumi no šīs pārvietošanās ar mugursomām, kurās ir svars? Jo cilvēks, pieņemsim, ir nolēmis sākt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, piedāvājums ir plašs. Ir daudz, kas ar ko tu vari nodarboties. Kuros gadījumos rakings varētu būt kā izvēle, kad, man ir vesels klāsts ar fiziskajām aktivitātēm, bet es nedēļas nogalē daru šo. Nes svaru, tas nav tikai somu. Jo ja mēs uzliekam tev smagumu, tas arī var būt bērns, tas arī var būt mūsu radinieks, kāds cits cilvēks. Un rakings tam sagatavo reāli, tu pierodi pie tā, ka tev ir apsmagojums virsū uz tevs. Un, ja runā par fiziskajām aktivitātēm, fizisko aktivitāšu nemaz nav tik daudz, un viņām nevajadzētu būt tā, ka viņas konkurē savā starpā. Ir sporta veidi, jā, tas ir kaut kas cits, un ir jāmāk atšķirt sports no fiziskajām aktivitātēm. Jo, ja mēs apskatāmies uz tādām pieejamām fiziskajām aktivitātēm, tad kāds mums ir pastaigas, nūjošana varētu būt, un velobraukšana, ja neskaitām rakingu. Un tad vēl ir tagad rakings. Skriešana? Skriešana, jā. Fiziska aktivitāte, bet tas jau ir vairāk pārējā tā kā sportā. Bet arī, tas jau tā kā sporta sastāvdaļa var būt. Un tā atšķirības starp fizisko aktivitāti un sportu, lai mēs saprotam, ja tu nodalīji iešana, nūjošana, rakings un velo, un tad skriešana kaut kā pa vidiņu tur sanāk, vai ne? Un tad ir ties sports. Kāda atšķirība, kad izvēlēties, vai es gribu nodarboties ar sportu, vai es gribu ar fizisko aktivitāti? Sports ir kaut kas specifisks. Sports ir fiziskā aktivitāte, bet tā ir specifiska fiziskās aktivitātes forma, kas ir noteikti, piemēram, basketbols, kas ietver robežas sevī, jo fiziskā aktivitāte tas ir visu kopumā. Un mūsdienu cilvēkiem bieži vien ir tā, ka viņiem ir sports, un tad nav nekā, un fiziskā aktivitāte ir ļoti maza. Tā kā es teicu, pat cilvēki nesvācos 8000 soļus ikdienā, nesteigā,
nepārvietojās, bet tāpat laikā viņi 3 reizes nedēļā iet uz svaru zāli vai tur spēlē tenisu, dod virsmu, un tad viņiem arī ir ļoti daudz traumas. Man ļoti bieži nāk cilvēki ar traumām, ceļu traumām, plecu traumām, kas 3 reizes nedēļā trenējos vai eju uz zāli 4 reizes nedēļā un viss sāp. Un tas ir tas, kas iztrūkst fiziskās aktivitātes. Un tad rakings var būt viena tā kā no pārējais posmiem, kas tev palīdz reāli atjaunoties. Zemes intensitātes, var teikt, fiziskās aktivitātes, kuras tev ir pārvietošanās formas, bet to rakingu arī var pārnest kā sporta veidu, ka tas ir, tu viņu vari miksēt iekšā, vai viņu var ielikt kā trenējošu efektu, vai nu arī vienkārši kā atjaunojošu efektu, ka tev ir vieglāka soma, ka tu viņu ikdienā vienkārši uliec, tu ej uz darbu, pārvietojies, staigā, un tad ir kaut kad ik pa brīdim, kad tu gribi uztrenēties, tu ieliec lielāku smagumu, lielāku intensitāti, lielāku distanci noeji, reliefu izvēlies, aizbrauc, mums ir superīgi pārgājiena maršruti Siguldā, kur var reāli ļoti forši izieties, uzlikt savu somu virsū pa kāpnēm, pa kalniem, it īpaši ziemā, kur var dažāds segums būt, kur tu var būt ledus, tu tur nevajag baidīties no tā, bet tu vari tā kā sevi uztrenēt, būt gatavs pārvietoties pa tādu. Tad viens otru neizslēdz. Jā, mēs varam nodarboties ar rakingu, ar sportu, un rakings ir tā kā papildus elements, kā tu minēji par hokejistiem, kuri varbūt telefonu spaida, mēs paņemam mugursomu, dodamies ārā un dabūjam papildus efektu. Un ja mēs nevēlamies sevi pārslogot, mēs ieliekam mazāku svaru, bet ja mēs ejam jau tā kā sports, tad mēs svārs, distance, temps, kāpinam tos un tad ejam uz rezultātu, mēģinot katru reizi uzlabot savu iepriekšējo sniegumu. Un tā, man liekas, būtu forša fiziskā aktivitāte, varētu būt ģimenēm, dažādos vecumos, kur var pat saliedēties, tā kā paņemt vecvecākus, paņemt tur brāļus, māsas, bērnus savus, otrās pusītes, un te jūs varat, piemēram, ne visi varbūt grib tādā līmenī, vienam ir augstāka fiziskā sagatavota, vienam zemāka, un te jūs vienkārši noiet vienu distanci, kāds grib ieliek lielāku savu svaru iekšā tajā somā, un viņš no tās vienkāršās pastaigas, kaut vai pa parku, tur 3 kilometru pastaiga pa pilsētu, viņš dabūja savu trenējošu efektu. Un ka tas neliekas kādam, varbūt tās laika izniekošana, tagad mēs tev staigāsimies pa pilsētu, kādam, piemēram, sportiskam cilvēkam, kuram tur ir mērķis uz augstiem sasniegumiem. Viņš var to laiku pavadīt kopā ar ģimeni, socializējoties, uzlabojot savu fizisko sagatavotību un būt gatavs arī pēc tam efektīvāk funkcionēt savā noteiktajā tā sporta veidā, ko viņš ir izvēlējies. Vai nu arī vienkārši uzlabot savu fizisko sagatavotību. Jā, un tu arī minēji, ka rakings var būt sporta veids, jā, fiziskā aktivitāte, un sporta veids, ja mēs izvēlamies tālāk uz augstākiem sasniegumiem ar svaru, ātrumu, tempu, distanci. Mums arī rakings seriālā ir tautas klase, kas būtu fiziskā aktivitāte, vai ne? Jo mēs paši piedalāmies un atpūtas režīmā varam piedalīties kā pārgājienu cilvēki, vai arī sporta klase, kur tad mums jau ir minimālais somas svars un sacensība par piedestālu. Kā cilvēkiem šim gatavoties? Teiksim, ja viņš zina, ka mums ir sporta klase, cīņa par medaļām, viņam ir ambīcijas, viņš grib pacīnīties. Varbūt par piedestālu, bet iespējams arī uzlabot savu rezultātu katrā nākamajā posmā ātrāk un ātrāk un ātrāk. Kā gatavoties rakingu sacensībām no sportiskās puses pieejot? Kaut kādi varbūt 1, 2, 3 ieteikumi, ko vajadzētu ņemt vērā, lai viņš varētu progresēt šis cilvēks? Noteikti, ko nevajadzētu darīt, pārnest to sacensību formātu savā treniņu ikdienā, ko ļoti daudz dara arī citos sporta veidos, to var novērot. Ļoti populārs, piemēram, Hyroxā tagad ir tāds ļoti populārs sporta veids, kur cilvēki vienkārši paņem, imitē to, kas notiek sacensībās. Ar crossfitu bija savukārt tas pats, ka cilvēki vienkārši sāka kopēt to, kas notiek sacensībās savā treniņu procesā, un tad viņiem bija ļoti daudz traumu. Un Hyroxā ir pilnīgi tas pats, kas arī ir tagad viens no straujāk augušiem sporta veidiem. Un ar rakingu es arī to pašu ieteiktu, ka nevajag pārnest, ja tur ir 18 kilometru distance, somas svars, un nedarīt to pašu arī savos treniņu procesos. Sākt ar nelielu un miksēt, dažādot. Kāpat pastaiga, 3 km pastaiga ar nelielu svaru somā būs labs ieguldījums savā tajā treniņu procesā kopējā. Kaut kad ielikt ar lielāku svaru somā, kaut kad mazāku svaru somā, kaut kad nedaudz intensīvāku iešanu, kaut kad mazāku, un galvenais ieklausīties savā ķermenī. Tev ir jābūt nogurumam, bet tev nav jābūt diskomfortam un sāpēm. Ja tu kaut ko dari, tev ir diskomforts baļļu skalā, labs tāds rīks ir novērtēt baļļu skalā, ja 10 balles tev ir tā kā tev būtu iedurt nozis kājā, ļoti sāpīgi. Un 1 ir nekas, tad viss, kas ir līdz 5, vēl ir ok. Viss, kas iet virs 5,
tas jau ir pārāk traki, tad ir automātiski jābeidz, tas nav vairs trenējošs. Un tad vajadzētu tajā baļļu skalā iekļauties. Ideāli, ja tu vienam sataisīji vienu treniņu, izgāja ar somu, tu jūti, kaut kur ir diskomforts nākamajā dienā, aiznākamajā dienā tā diskomforta nav, tu vari atkārtot tādu pašu treniņu atkal. Tas nebija pa smagu, ja tu 2 dienu laikā atjaunojies. Bet ja tu jūti, ka ir kaut kur diskomforts, arī aiznākamajā dienā vēl ir diskomforts, ok, bija pa lielu, tas ir rādītājs, ka nākamo reizi tādu pašu slodzi nevajag atkārtot, slodzi ir jāsamazina, vai nu tev ir jāsamazina somas svars, vai tev ir jāsamazina noietā distance, vai nu arī tās distances reljefs bija pārāk intensīvs priekš tevs. Tad tu gribi teikt, ka ar 15 plus kilogramīgo somu regulāri nevajag trenēties priekš rakinga sacensībām. Mēs varam arī ar mazo somu trenēties un ciklējot Noteikti ne. šos treniņus, mēs varam iegūt labu rezultātu. Noteikti ne. Citreiz pat var arī cilvēks ir gatavs pat arī smagāku somu iekrāmēt. 20-25 kg somu. Sagatavot. Jā, sagatavojoties iet un neiet 18 km, noiet 3 km noiet ar to somu. Sajusties un, visos sporta veidos tādā trenēšana tiek notiek. Skriešana tāpat trenējās. Tie, kas gatavojas maratonam, viņi katru treniņu neskrien maratonu. Ja tu trenējies maratonam, tu pat nekad pirms sacensībām nenoskrien maratonu. Un šeit ir tas pats, tev nevajag nekad visu to laiku veltīt, piemēram, 18 km noiet ar somu, un tas ir diezgan liels laika ieguldījums. Tas aizņem, citam tas aizņem pie 4 stundām, virs 4 stundām pat. Un atvēlēt tādu laiku, man liekas, es tur nevaru sagatavoties, pārāk daudz laika tas aizņem, tas nemaz nav nepieciešams. Tev ir galvenais dabūt to apjomu, uzlabot savu audu toleranci, lai tev muskuļi, saites pielāgojās slodzei. Un to tu vari panākt ar mazu drusciņu. Iziet ārā uz 20 minūšu pasteigu ar somu vienkārši. Un tu pieredināsi kaklu, visu, kā tev siksnas turās uz pleciem, kādu tev spiedienu rada uz trapeci uz pleciem, tu vienkārši pieredini savu ķermeni pakāpeniski. Bet cilvēki teiks, es zinu, ka daži auditorija nospējams arī tā domās, ka smaga soma tas ir bīstami. Smagu somu nevajag un kurnuvāla sacensībās piedalīties. Tas ir traumatismi, bīstami, un to nekādā gadījumā nevajag darīt. Ko tu par to vari komentēt? Kā jau mēs runājam, tad traumatiski tas ir tad, kad to dara pārāk agresīvi un nav pietiekama sagatavotība. Jebkurš sporta veids, jebkura fiziskā aktivitāte ir traumatiska ar velosipēdu, traumatiski arī braukt, ja tur viņi nemāki braukt. Tad sagatavotība. Tu nokrīti zemē, jā. Tev ir jāapzinās savu spējas un jāsagatavojās tam. Ja tu nereiz neesi gājis ar somu, tad pieteikties rakinga sporta klasē 18 km, tas nav vajadzīgs. Tautas klasē. Tautas klasē, jā. Noejam mazāku distanci. Un pirms Zels 6 km. Jā, 6 km. Un pirms tam, pat pirms tautas klases izēja ārā, 3 km noeja bez jebkāda ekipējuma, bez somas. Vai 6 km vienkārši noeja, bez nekā. Un tāpat laikā, ja tu piesakies sacensībām, tu jebkurā brīdī vari izstāties. Tieši tā, neviens nedzen tevi. Jā, tu vari izstāties. Labāk dzīvot šodien, lai var cīnīties rītdien. Nevajag sevi novest līdz kodām sekām, kuras pēc tam liks manīt par sevi visu dzīvi. Kārli, varbūt īsi un kodolīgi, kādēļ tev ir svarīgi trenēties un kāpēc tev ir svarīgi trenēt citus? Bet pavisam tiešām īsi un kodolīgi, kas ir tās galvenie iemesli? Man pašam svarīgi trenēties, lai es būtu gatavs dažādām dzīves situācijām. Un kādēļ trenēt citus, lai arī cilvēki man apkārt būtu gatavi šīm situācijām un būtu pārliecināti par sevi, ka viņi tam būtu pārliecināti un arī varētu sevi pārbaudīt. Un kas varētu būt tā viena lieta, kas vājina cilvēkus, ko tu varētu nosaukt? Gribētu teikt, ka tas ir komforts, tas, kas mums ir varētu teikt tā kā uzspiests jau, bet tāpat laikā es arī gribētu tā kā izskaidrot, ka tas nav slikti, ka mums ir komforts pieejams. Bet mēs vienkārši to nepienācīgi izmantojam. Savā labā. Jā, ka mēs viņu izmantojam pārāk daudz, tāpat laikā kaitējot sev. Un ļoti daudziem ir tāds uzskats, ka diskomforts ir kaut kas slikts. Ka grūtības ir slikti, ka zaudēt ir slikti, bet tā īsti nav. Tās ir lietas, kas reāli liek mums iemācīties kaut ko jaunu. Ja mēs visu laiku esam komfortā un daram to, kas mums tikai sanāk, kas mums padodas, par fiziskajām aktivitātēm bieži vien saka, ir jādara tikai tādas aktivitātes, kuras tev patīk. Nevienam nepatīk darīt to, kas nepadodās. Nevienam nepatīk spēlēt basketbolu, it īpaši basketbolu spēlē iesaistīties, ja tu nemāki driblēt un tu nemāki mest. Un tad tu nekad mūžā nevarēsi spēlēt basketbolu.
Ja tu neiemācīs, tev ir jāiet iekšā, jāmācās. Protams, jāizkāp no komforta zonas, vai ne? Tālāk, Kārli, man ir sagatavoti pāris zibens jautājumi. Tas, ko es gribu, lai tu atbildi ātri un intuitīvi, ja? Tu vari arī paskaidrot, varbūt, kāpēc tu izvēlies kādu no opcijām, bet pilnīgi pietiks arī ar tavu izvēli, ja? Pirmais jautājums, tātad disciplīna vai radošā brīvība? Radošā brīvība. Būs skaidrojums? Tu tā baigi pie plāniem nepieturies, ja? Un pie noteikumiem. Radošā brīvība, tāpēc, ka ir jāļauj vaļā iztēlei, un tad arī nāks disciplīna. Ja? Ok. Komforts vai izaicinājums? Izaicinājums. Viennozīmīgi izaicinājums, jo pēc izaicinājumiem nāk komforts. Tā kā es iepriekšēji arī minēju, ja mēs neejam kādā izaicinājumā, mēs nevaram viņu padarīt par komfortu. Un tad arī man bieži vien ir tā, ka es cilvēkiem saku, ka reāli ir jāmeklē lietas, kas mums rada diskomfortu, un tad mēs viņas pagriežam otrādēs, mēs viņās iegūstam komfortu. Un tad mums dzīvē vispār pavērās tā kā bez diskomforta. Jā, ok. Tālāk. Process vai rezultāts? Process. Process. Plāns B vai improvizācija? Plāns B. Ar sekojošu plānu C, E, D. Ar sekojošiem tālākiem plāniem. Labi. Racionalitāte vai tomēr instinkts? Racionalitāte. Pieņemts. Vieglāka soma vai vairāk ekipējuma? Es teiktu, vieglāka soma, apzinātāki lēmumi. Labi. Pēdējais. Soma ar dažiem vai daudziem nodalījumiem? Ar daudziem nodalījumiem. Nebūs grūti atrast. Jā, nebūs grūti atrast un orientēties. Un tas pats arī ir par cilvēku kā tādu, ka tev vajag izveidot tevi tādu, lai tev ir daudz nodalījumu, kuros tu vari katrai dzīves situācijai atrast kaut ko. Tu vari būt fiziski spēcīgs, tu vari būt fiziski izturīgs, tu vari būt mentāli noturīgs, tu vari apgūt dažādas prasmes un tad izveidot sevī tos iedalījumus, kurus tev varbūt nevajag ikdienā visu laiku pielietot, bet pienāks tas brīdis, moments, un tu varēsi izšaut. Super. Filozofiski. Filozofiski, un mēs esam nonākuši līdz pēdējām jautājumam. Kārli, kas cilvēku padara patiesi spēcīgu? Cilvēku patiesi spēcīgu padara tas, ka viņš nebaidās no dažādiem izaicinājumiem, un kad viņš iemācās šos izaicinājumus pārvarēt un izmantot savā labā. Īsi un kodolīgi. Spēcīgi. Kārli, man bija patiesi prieks. Liels tev paldies. Ok, paldies. Un ar visiem pārējiem tiekamies kādā no nākošajām epizodēm ar jauniem viesiem un turpinam runāt par svarīgāko. Par svarīgāko. Uz Tiekās. tikšanos. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet, pārvarēt kalnus, pārvarēt visu ar somu uz pleciem, uz priekšu draugs. Kad ceļš kļūst grūts un kājās gurs, kad šaubas prātā klusinā klātā, atceries smagā summa tevi rūdīju, sev atgādini, tu vari stāvēt taisni, kad citi lūst. Mums jābūt spēcīgiem, jābūt stipriem, gataviem celties, gataviem iet.